Citāda garāža ir atpakaļ. Ķeramies klāt pie jauna projekta Volvo 740, šī te zviedru tanka ar dīzeļdzinēju 2.4. Te jūs varat redzēt aptuveno automašīnas virsbūves stāvokli. Pēc izjauktas salona šie ir grīdas paneļi vadītāju pusē, ārkas gali, sliekšņi, priekšējās ārkas, te jau sākti nelieli darbiņi darīt. Tād, grīdiņ. Tad, kā teikt, auto tiks izjaukts vēl vairāk un tiks sēdināts uz auto grila. Tā kā rotējošās ierīces, kā teikt, un auto tiks cepts. Dzinējs un ātrumkārba ar priekšpusrāmi ārā, pakaļtilts arī ārā. Virsbūve paliek, vieglāk un vieglāk. Šādi izskatās zem pakaļs tilta. Šāds te stāvoklis, viss kaut kas ir pūsts. Redz, kur mums stop grilējamais aparāts. Priekšā aizmuguri viss tiek metināts kopā. Un redz, kur jau viss ir sastiprināts, sagatavots. Un tūlīņ laižam nos no pacēlāja. Iztestējam mūsu iekārtu, papriecājamies, pamēģinam parotēt, viss ļoti veiksmīgi, gandarījums par paveikto darbiņu, tā ka tā, un vēl pielabojam sīkas niansītes, un drīzumā iztestēsim, kā ir pārvietoties ar šo te grilu. Auto virsbūve tiks cepta no A līdz Z. Redz, kur mūsu pirmais brauciens, seko līdzi, ja gribi redzēt nākamās sērijas. Lūk, kur auto, kopskats uz grila. Paldies, ka skatījies, visu labu!